No 22. līdz 24. oktobrim Daugavpilī norisinājās 14. starptautiskais akordeonu mūzikas festivāls un 9. starptautiskais jauno izpildītāju konkurss, kurš nosauks par godu tā dibinātājam godu daugavpilietim Valērijam Hodukinam. Festivālu organizē pilsētas doma ar kultūras pārvaldes, Latviešu kultūras centra, Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas un valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Akordeonu mūzikas svētki notiek reizi 2 gados un jau sen ir kļuvuši par vienu no pilsētas kultūras dzīves ievērojamākajiem notikumiem. Pelnītu atzinību un popularitāti festivāls ir izpelnījies gan Latvijas, gan ārvalstu mūziķu vidē. Daloties pieredzē, izpildot solo skaņdarbus vai uzstājoties kopā ar orķestri, viņi pilnveido savu meistarību. Mums priecina viesi no Polijas, no Krievijas, no Baltkrievijas. Mums bija prieks viņus redzēt, salīdzināt sevi, kā mēs izskatāmies kopā ar viņiem. Un, protams, kā gala koncertā mums izskanēs kopējais festivāla orķestris. Mūziķi no Krievijas ir pastāvīgi festivāla dalībnieki. Katros svētkos pie mums ierodas jauni kolektīvi. Šoreiz jaunpienācēju vidū bija duets Fantāzija un solists Nikolais Ovčiņikovs. Par Daugavpilu un pašu festivālu viņiem palika vislabākie iespaidi. 2 konkursa vecuma kategorijās sacentās 13 jaunie mūziķi no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Žūrijas priekšsēdētājs Sanktpēterburgas kultūras institūta docents, starptautisko konkursu laureāts Oļegs Bičkovs atzina, ka konkursa dalībniekiem ir augsts izpildījuma līmenis. Neskatoties uz ierobežoto konkursa ģeogrāfiju, mūziķi patīkami pārsteidza ar savu izpildījuma līmeni. Īpaši izceļas pirmā prēmija, kuru mēs piešķīrām A kategorijā. Tā tika piešķirta ar lielu atrāvienu no pārējiem dalībniekiem. Mēs vēlējāmies piešķirt Grand Prix balvu, taču konkursa nolikumā šāda balva nav paredzēta. Šādas glaimojušas atsauksmes izpelnījās Jonas Vosbutas no Lietuvas, kurš kļuva par festivāla atklājumu. Viņš ir jau piedalījies 3 republikas mērogu un 13 starptautiskos konkursos un nekur nebija iegūs 2. vietas, tikai 1. un Grand Prix. Pasniedzēja viņu sauc par tīradni, kas apveltīts ar neparastām darba spējām. Pats Jonas pastāstīja, ka festivālā viņam viss ir paticis un ar savu rezultātu viņš ir apmierināts. Ar žūrijas lēmumu savā dalībnieku vecuma grupā viņš ieguva 1. vietu. Bez prēmijām nepalika arī Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskolas audzēkņi. Kā izteicās priekšsēdētājs un žūrijas komisija un viesi, ka līmeņi pietiekoši, mēs varam konkurēt starptautiskajā līmenī, par to liecina arī godalgotas vietas, kuri izcīnīja arī mūsēji. Protams, mēs gribētu varbūt būtu par pirmiem, bet mēs šobrīd mēs esam 3. un tas nav slikti. 3. vietu A kategorijā žūrija piešķīra Arkādiem Gorbunovam, bet B kategorijā Annai Grigorjevai. Uzvarētājiem un godalgoto vietu ieguvējiem tika pasniegta diploma un naudas balvas. Kopējais konkursa balvu fonds sastādīja 1500 eiro.